Gandrīz 5 miljoni eiro ieguldīti medicīnas tehnoloģijās, operāciju aprīkojumā un pacientu ērtībās. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca noslēgusi 2022. gadā sākto atveseļošanas fonda projektu, būtiski uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru. Ieguldījumu rezultāti jau redzami arī slimnīcas darbā. Būtiski pieaudzis gan traumatoloģisko, gan uroloģisko operāciju skaits. Ievērojama projekta daļa ieguldīta operāciju nodrošināšanā. Slimnīcā nomainītas 2 anestēzijas iekārtas, iegādātas pacientu sildīšanas sistēmas. Iekārta, kura nodrošina tieši miegu pacientam operācijas laikā, nodrošina arī mākslīgu plaušu ventilāciju, kas ir nepieciešams vispārējās narkozes laikā un lai veiktu ķirurģisko iejaukšanos. Protams, ka šī ir jaunāka versija šiem aparātiem, kas ir ļoti intuitīva, ergonomiska, kas atļauj tieši anesteziologam vēl vairāk pievērsties pacienta drošības jautājumiem, tieši anestēzijas gaitas nodrošināšanai un labvēlīgam rezultātam. Viena no biežākām arī problēmām operācijas laika un pēcoperācijas, par ko pacienti dažreiz sudzās, tas ir tas, ka viņam var uznākt kaut kāda drebulīša un kaut kādas nepatīkamas tādas sajūtas. Tieši tāpēc mums ir arī sildīšanas iekārtas, ar kurām mēs sildam pacientus operācijas laikā, lai nodrošinātu tā saukto normotermiju vai normālu temperatūru un lai mazinātu pacientam nelabvēlīgas sekas un nodrošinātu augstu aprūpes, anestezioloģiskas aprūpes kvalitāti. Tas atļauj tieši vairāk koncentrēties uz pacientam labvēlīgāku un efektīvāku ārstēšanu, lai viņam vairāk tieši pievērstu uzmanību tieši pacientam, nevis tur, piemēram, domāt un pārvaldīt tur sistēmu vai tehnoloģijas un tā tālāk. Šeit ir ļoti intuitīvi, viņš gandrīz pats strādā. Pieprasījums pēc traumatoloģiskās palīdzības slimnīcā pēdējos gadus būtiski audzis. 2025. gadā Ventspils slimnīcā veiktas pār 83%, jeb 343 traumatoloģiskajām operācijām vairāk nekā 2022. gadā. Vēl izteiktāks pieaugums vērojams uroloģijā. Ja 2022. gadā veiktas 14 uroloģiskās operācijas, tad pērn to skaits sasniedza jau 228. To palīdzēja nodrošināt 2023. gadā projekta laikā iegādātā uroloģisko operāciju un izmeklējumu iekārta. Tas ir tāds iekārtu komplekts, kas ir endoskopisko uroloģisko aparātu instrumenti plus lāzera iekārta. Endoskopiskās uroloģiskās operācijas mums ir absolūti lielākā daļa no operācijām, no tām pār pa 200 operācijām. Lielākā daļa ir endoskopiskās, kuras nozīmē, ka mēs tā kā nevis briezieniem, nevis vaļējām operācijām un ilgu atvisļošanās periodu ārstējam, bet liela daļa mēs operējam caur kanālu. Droši vien tas došanās fonda tāds lielākais finansiālais ieguldījums bija un dārgākā lieta bija tā lāzera iekārta, kas primāri ir nierakmeņu operēšanai, bet arī ik pa laikam kaut kādas mīkstaudu operācijas veicam. Savukārt 2024. gadā slimnīca iegādājās jaunu laparoskopisko operāciju komplektu ginekoloģisko operāciju veikšanai. Lūk, šis te 4K laparoskopiskais aparāts. Viņš ir moduļu sistēma, tāpēc viņi arī, ja kaut kas no tā iziet no ierindas, tad mēs varam vienmēr aizvietot ar kaut ko. Šis ir mazinvazīvo operāciju aparāts, pacientam labi, jo cilvēks ātrāk izveseļojās, mazāki griezieni, un cilvēks ātrāk var atgriezties gan darbā, gan arī sadzīvē. Viņš ir daudz funkcionāls. Ar viņu var veikt gan ginekoloģiskās, gan ķirurģiskās, gan uroloģiskās operācijas. Viņam var pievienot visādus instrumentus un strādāt. Ieguldījumi nav bijuši tikai operāciju zālēs. Atjaunots arī slimnīcas gultu fonds, papildināts laboratorijas aprīkojums, bet ikdienas darbu atvieglo arī robotizēta tīrīšanas iekārta. 4 gadu laikā slimnīcas infrastruktūrā ieguldīti 4,8 miljoni eiro. Projekts ir noslēdzies, bet tā rezultāts paliek slimnīcas ikdienā. Jaunās tehnoloģijas jau ļauj veikt vairāk un plašāku spektru operāciju.